Rekur var kāds nāk griezt tās sēnes, lūdzu. Es domāju, plānās taisnās šķēlētas. Būs 6 ēdieni, ko mēs paši pagatavosim, un tad 6 ēdieni arī būs jāpēr. Lai mums visiem super gardas vakariņas! Mēs saucamies Baltā rasa, ja? Un mūsu devīze ir tātad sirmajam rūkts, ja? Tātad 3, 4, sirmajam rūkts! Meistarklase bija paredzēta tām, lai mēs varētu iepazīstināt arī cilvēkus ar mūsu kremsieriem un parādīt to, kā cilvēki var lietot kremsierus ne tikai ikdienas gatavošanai, bet arī, lai mēs varētu izbaudīt arī garšīgas maltītes, ja, un kā to var izdarīt ne tikai šefpavārī, bet ik viens no mums. Kremsiers ir... Tas bieži vien ir ļoti labs risinājums, ja gatavojot ēdienu, ir vajadzīgs tas konsistence, tas ēdieņa ķermenis, kas savelk visu kopā, un ar kremsieru bieži vien var to panākt. Šogad mūsu jau esošajam klasiskajam kremsieram, kā arī kremsieram ar zāļumu, gailiņu, paprikas un tomātu garšu piebiedrojas jaunums jogurta kremsiers ar pazeminātu tauku saturu, kas īpaši ir piemērots cilvēkiem, kas īpaši rūpējas par savu fizisku formu, ja, un par savu izskatu. Viss interesantākais laikam, kas, manuprāt, ir, ka liek kartupeļu tumei, klāt kremsieru un vēl, tur var izvērsties, tas klāsts ir plašs. Tur var likt sīpolas karamelizētas, tur var karamelizēt papriku, ceptu papriku, zaļos zirnīšus. Un tur pieliekot kremsieru, un kādu no šīm lietām var pavērt milzīgu spektru, ar ko daudzīties tajā vienkāršajā ikdienas šajā mājas ēdienā.